Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi! Laipni lūdzu! Ceturtajās un noslēdzošajās panē diskusijās šodien mums gan ir tas smagākais uzdevums. Sāksim uzreiz pēc pusdienas pārtraukuma. Parasti tas ir tas laiks, kad cilvēki kļūst tādi nedaudz miegaini, tā kā centīsimies, lai šīs sarunas būtu tādas dzīvelīgas un atvērts arī līdzdalībai no zāles puses. Man sauc Miks Muižerājs, un mēs runāsim par digitālajiem projektiem attīstībai un noturībai. Kā iepriekš jau diskusijās izskanēja, un arī par ko liecina informācija medijos, digitalizācija kļūst par ārkārtīgi svarīgu ilgtspējīgas attīstības faktoru. Ministri no rīta jau sacīja, ka tam ir bijusi arī ļoti nozīmīga loma neatkarības panākšanā un demokrātijas nostiprināšanā. Digitālās tehnoloģijas tiec pamatīgi ietekmēt mūsu sabiedrību un līdz ar to arī attīstības sadarbību. Tajā pašā laikā mēs joprojām redzam, ka ir dažādi izaicinājumi, piemēram, digitālā plaisa un dažādas digitālās prasmes un piekļuve, tāpat arī dzimumu iekļaušanas jautājumi. Tā kā šodien mēs centīsimies iedziļināties dažos no šiem aspektiem un centīsimies saprast, kādas tad ir tās praktiskās mācības, kāda ir labākā praksa, kas ir starptautiski gūta, un īpaši, ko Latvija var darīt, lai virzītos uz priekšu šajā jautājumā. Gribu stādīt priekšā mūsu paneļdiskusijas dalībniekus. Te ir daudz dažādu amatu pārstāvi, visi ir iesaistīti ļoti dažādās jomās, līdz ar to būs ļoti interesants perspektīvas. Pirmkārt, Džekija Malomba, Kenijas sieviešu biznesa asociācijas valdes locekle. Viņa ir arī Nairobi universitātes pasniedzēja, kā arī sociālā uzņēmuma Infor valdes locekle. Viņa ir iesaistīta dažādos miera projektos un konfliktu novēršanas projektos Kenijā un plašākā reģionā. Tāls Juhne ir Rīgas Tehniskās universitātes rektors. Viņš ir iesaistīts arī dažādās pētniecības padomēs un akadēmiskajos klasteros biotehnoloģijas jomā un materiālu zinātņu jomā. Viņš ir iesaistīts arī ANO augsta līmeņa eksperta grupā zinātnes un inovācijas jomā un ir Eiropas Savienības vēstnieks šajā jomā. Visus jūsu amatus nepieminējuši, tad Alisa Gurengo, Riga Tech Girls jaunuzņēmuma virzienu vadītāja. Viņa ir daudzus gadus darbojusies arī Rīgas Tech Hub, gan kā valdes locekle, gan kā izpildu direktori, vadījusi dažādus projektus par sieviešu IKT prasmēm attīstības sadarbības jomā, un Kaspars Kauliņš, Latvijas IT klastera padomes priekšsēdētājs un Tilda starptautiskā biznesa attīstības direktors. Viņš vairāk nekā 20 gadus ir guvis pieredzi strateģiskā biznesa konsultēšanas jomā un citviet. Laipni lūdzu, mums ir tiešām tādi ļoti pieredzējuši paneļdiskusijas dalībnieki. Lai uzsāktu diskusijas par digitalizāciju, teikšu to, ka viena no galvenajām jomām ir paturēt šīs diskusijas tādas praktiskas un censties saskatīt, kādas tad ir tās galvenās mācības, ko esam guvuši. Un es gribētu lūgt jums visiem 7 minūšu laikā pastāstīt par visiem projektiem, kuros esat bijuši iesaistīti digitalizācijas jomā, attīstības sadarbības kontekstā. Vispirms došu vārdu Juhnes kungam, lūdzu. Paldies! Pirmkārt, paldies par labajiem ievadvārdiem. Jā, varbūt vislabāk tiešām ir sākt no izglītības jomas, jo es esmu Rīgas Tehniskās universitātes rektors, arī pasniedzējis daudzus gadus. Kā Tehniskā universitāte mēs, protams, izmantojam dienā digitālās tehnoloģijas. Un es arī dalīšos gan ar mūsu pieredzi, gan arī sniegšu piemērus. Es varu apsolīt, ka pēdējais slaids būs visinteresantākais.
Nu, tā kā vienkārši, lai jūs neaizmigt līdz tam laikam. Kā jau tika minēts, man bija iespēja arī strādāt kā zinātnes tehnoloģijas padomes loceklim ANO, un es tur pavadīju 2 gadus. Viens no diskusijām fórumā ar daudziem dalībniekiem pirms 2 gadiem bija tēma līdzīga. Mēs runājām par digitālo plaisu. Runa, protams, bija vairāk par pasaules līmeni, un tie ir daži skaitļi. Varbūt jūs esat ar tiem jau pazīstami, bet es domāju, ka ir saprātīgi pieminēt tos, pirms mēs runājam par risinājumiem. Mums ir jāsaprot, kāda ir problēma, un jādefinē tā arī skaitliskā izteiksmē. Kā mēs redzam, tad digitālā plaisa pieaug. 50% bērnu joprojām ir šīs plaisas nepareizajā pusē. Varbūt mēs šeit tik daudz to nepiedzīvojam, bet globālā mērogā tā ir milzīga problēma. Un bija to ļoti skaidri varēja redzēt Covid laikā, jo Covid bija tāds kā pārbaudījums, lai tiešām redzētu, cik lielā mērā dažādas valsts ir gatavas izmantot digitālās tehnoloģijas. Vēl viens skaitlis ir par augstskolas studentiem. Tie, kuriem nav piekļuva digitālajām tehnoloģijām, viņi atpaliek par 5, varbūt pat vairāk mēnešiem, izraisot arī ekonomiskas sekas šajās konkrētajās valstīs. Es domāju, ka šie skaitļi ļoti skaidri norāda uz to, ka digitālās tehnoloģijas un digitalizācija kopumā spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu ne tikai akadēmiskajā vidē vai uzņēmējdarbības vidē, bet arī sabiedrībai kopumā. Un runājot vēl par skaitļiem, mēs redzam, ka, ja mēs paraugamies, teiksim, uz 1 gadu, 5 mēnešu atpalicība matemātikām, tad mēs redzam, ka spāniski runājošajās zemēs te visvairāk cieši no tā, bet no otras puses, ja mēs paskatāmies, kā Covid ietekmēja, piemēram, tehnoloģiju ieviešanu, tad jāsaka, te ir tā otra puse, ka tās valstis, te ir redzams, kuras ir visvairāk gatavas tā kā ieguldīt šajās tehnoloģijās. Es zinu to no universitāšu viedokļu, ir, piemēram, profesoriem teikts, pēc 2 nedēļām mums ir jābūt gataviem online mācīt, bet, ir tādi, kas saka, kā mēs to varēsim izdarīt, bet ticiet man vai nē, bet lielākā daļa pasniedzēju spēja to izdarīt, spēja pielāgoties. Tā kā es domāju, ka šāda veida krīzēm arī ir iespēja pierādīt, ka tas ir tas veids, kā tehnoloģijas var efektīvāk izmantot, ja, piemēram, ir tāda vajadzība. Pirms mēs ejam uz priekšu ar piemēriem no Latvijas. Mūsu galvenais novērojums, viens no galvenajiem ir tāds, mēs nerunājam tikai par to, kā tehnoloģijas var no universitātes nonākt tiešā pielietojamībā, bet mums ir jārunā arī par inovācijām. Mums ir jādomā par to, kādi ir tie veidi, ne tikai tehnoloģijas, bet arī tie veidi, kā mēs strādājam ar tehnoloģijām, lai labāk izglītotu cilvēkus. Un es domāju, ka mēs varam daudz ko iemācīties no sadarbības starp universitātēm. Mēs aktīvi esam iesaistījušies ne tikai izglītībā, bet arī tehnoloģiju pārnesē un pētniecībā, strādājot ar jaunu uzņēmumiem un ar uzņēmumiem kopumā. Došu arī piemērus, bet ko es gribēju teikt, ka kā universitātes mēs, protams, mums ir tāda vīzija, tāds redzējums, kas tuvāko gadu laikā notiks ar tehnoloģijām, un tas var dot labumu, ja mēs runājam par inovatīvām jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējām. Te ir saraksts ar lietām, ko mēs varam darīt un ko esam jau izdarījuši. Tad, kad digitālo infrastruktūru, mācīšanas metodes un cilvēku kapacitāti savā starpā integrējam, un to var izmantot sākot no pamatskolas līdz pat augstskolai un profesionālajai apmācībai, piemēram, Tekgals brīnišķīgu darbu dara. Es domāju, ka tas ir kaut kas, ko mums ir jāiemācās, ka mums ir labi, ja mums ir mācību metode, bet ir nepieciešama arī digitālā infrastruktūra. Gribētu arī dalīties ar dažiem piemēriem, ko mēs universitātē darām. Tātad mēs esam lielākā tehniskā universitāte reģionā,
Un, protams, mēs daudz strādājam pie tā, lai izplatītu digitālās prasmes. Mēs esam radījuši daudz augsta līmeņa digitālos kursus, ko tas īsti nozīmē. Un tāds, lai studentiem un arī nozarēm būtu pieeja tādas, teiksim, augstas veiktspējas datoriem, un lai viņi mācētu to izmantot un pielietot lielos datus, izmantot superdators savai uzņēmējdarbībai, piemēram. Un tad vēl mēs esam strādājuši, lai sniegtu atbalstu. Mums ir projekts tagad ar Google, sniedzot atbalstu apmācībā lauku reģionos par kiberdrošības jautājumiem, tātad šīs kiberdrošības prasmju apmācību. Mēs esam vēl radījuši arī uzņēmējdarbības programmas, kas ir sasaistītas ar IT prasmēm. Piemēram, kopā ar Rīgas biznesa skolu, kas ir viena no mūsu nodaļām, un Buffalo universitāti mēs esam radījuši speciālu programmu, lai apmācītu cilvēkus, kas vēlāk apmācīs savukārt citus cilvēkus, tā kā sniegs ekspertu zināšanas, ne tikai IT jomā, bet viņi būs arī daļa no uzņēmējdarbības ekosistēmas. Kas attiec uz infrastruktūru, tad mums ir piekļuva augsts veiktspējas datoriem. Piemērs parādīšu vēlāk. Un es domāju, ka tas, kas ir liederīgs, pirmkārt ir tas, ka tiek nodrošināta piekļuve lielu datu apstrādai. Jūs esat savienot ar pasauli, piemēram, ar CERN. Mums ir vairāk projektu ar CERN. Un tad vēl var apmācīt nākamajās tehnoloģijās, nākotnes tehnoloģijās, izmantojot šo te pieeju. Un, protams, pētniecības frontē, strādājot ar kvantu kompjutēšanu, kas ir viena no mūsu jomām, nozīmē arī sniegt nākotnes digitālās tehnoloģijas, kas tiks plaši izmantotas, teiksim, pēc 10 gadiem vai kaut kā tā. Mēs arī piedāvājām savietojamību Eiropas līmenī, piemēram, Eiropas digitālais tīkls, Eiropas tehnoloģija tīkls. Tie ir tikai tie daži piemēri, kuru universitātes Eiropas līmenī var savā starpā sadarboties, gan apmainīties ar darbiniekiem, gan ar zināšanām un palīdzēt arī attīstīt biznesus. Piemēram, rītdien mums būs hackathons ar Meta par to, kādā veidā izmantot mākslīgo intelektu uzņēmējdarbības vajadzībām. Mēs strādāsim ar jaunu uzņēmumiem, palīdzot jaunu uzņēmumiem agrīnā stadijā izveidot vai celt savu kapacitāti un attīstīt tehnoloģijas, kas var nospēlēt izšķirīgu lomu, lai šis mazais uzņēmums varētu izsisties. Un tāpat arī sniegt piekļuvi zinātnes vai zinātniskiem aprīkojumam. Daži konkrētāki piemēri. Tā kā mums ir šī programma, diezgan ambiciozi plāni apmācīt vairāk nekā 7500 studentus 2 gadu laikā, izmantojot mākslīgā intelekta laboratoriju. Tas nozīmē, jūs varat būt no Āfrikas, no ASV, jūs varat pievienoties šim kursam, un ar interneta starpniecību jūs būtībā attīstat savu aparatūru, un jūs arī saņemat profesoru atbalstu no labākajām pasaules universitātēm. Living Labs, šīs dzīvās laboratorijas, mums ir arī mūsu studentu pilsētiņā tādas ir. Mēs tad veidojam šīs Living Labs. Tas nozīmē, ka mēs integrējam dažādus sensorus mūsu ēkās, un mēs testējam, kā nākotnes tehnoloģijas, izmantojot arī mākslīgo intelektu, palīdzētu mums risināt problēmas, piemēram, ar klimatu saistītās, kā patērēt mazāk enerģiju, kā labāk apsaimniekot ēkas un tā tālāk, lai, piemēram, resursus ietaupītu. Tad vēl izmantojot piekļuvi augsts veiktspējas skaitļotājiem, mums ir pieredze arī no Covid laikiem ar risinājumiem par šo advancēto aparatūru. Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, palīdzot viņiem attīstīt digitālos dviņus, un, kā es jau pieminēju, mēs esam savienot arī ar pasaules zinātnes institūtiem. Noslēgumā parādīšu šo te video, kā izskatās digitālais dvīns mūsu mācību korpusam, lai jūs saprastu, ka es to neesmu tā vienkārši izdomājis. Paldies!
1 minūte ilgs būs šis video, un tā ir mūsu studentu pilsētiņa, mūsu centrs. Vienu ēkā mums ir 4 fakultātes, un fakultāte, kur pirmo redzēsiet, ir inženierzinātņu fakultāte, tā kā te ir piekļuve, var to aizpildīt ar visu infrastruktūru, kādu vien vēlties, var fizisku sienu arī uzbūvēt. Studenti strādā pie šāda veida projektiem, mācību satura ietvaros, un kā jūs redzat, no vienas puses tas ir tāds jautrs pasākums, bet no otras puses tā ir nākotne, piemēram, civilajā inženierijā, izmantojot lielas fakultātes, un tas ir labs piemērs, kā studenti var šo te pieredzi iegūt, izmantojot mūsu studentu pilsētiņu kā tādu mācību poligonu. Liels paldies! Es domāju, ka tas ir tiešām tāds ļoti labs ieskats, kā universitātes var iesaistīties un dot pieeju augstākai izglītībai un arī dažādām mācību iespējām un tehnoloģijām, un arī nojaukt dažādas barjeras. Tām ir daudz plašāka ietekme ne tikai Latvijā vai Eiropā kopumā, bet arī globāli. Tā kā tas ir tāds ļoti labs piemērs. Un tagad praktiskie piemēri par to, kā digitalizācija sasaistās ar ilgtspējīgu attīstību. Došu vārdu Džekijai, lai pastāstītu par tādu niansētāku perspektīvu no viņas pieredzes. Paldies! Liels paldies! Liels paldies, Tālis! Es labprāt gribētu apmeklēt šo studentu pilsētiņu. Kā jau Miks teica, mani sauc Džekija Malomba. Es esmu Kenijas sieviešu biznesa asociācijas valdes locekle. Tas ir saistīts ar miera nodrošināšanu un izglītības nodrošināšanu sievietēm. Runāšu par digitāliem risinājumiem un sieviešu iedrošināšanu. Pastāstīšu par pašreizējo situāciju, runāšu par Kenijas kontekstu Āfrikā. Ir vairākas vietas, kas nenāk par labu uzņēmējiem, un arī ir konkrēti specifiskas lietas, kas nepalīdz sievietēm attīstīties. Piemēram, mazāk pieejamas finanses, kā piemēram manā valstī. Vairāk kā 90% uzņēmēji saskaras ar grūtībām iegūt darba kapitālu un finanšu aktīviem. Ir galvenās 3 lietas. Tās neļauj sievietēm attīstīties biznesa sektorā. Tāpat mēs esam strādājuši pie sociālās kultūras, kā sievietes tiek uzskatītas Āfrikā. Laika gaitā es sapratu, ka sociālo uzskatu dēļ mums nav pieejami digitālie risinājumi. Tā tas ir arī sievietēm, kas darbojas uzņēmēju darbībā. Mums ir nepieciešams pārliecināt uzņēmējus, ka ir nepieciešams digitālos risinājumus pieņemt, jo tā nāk daudzas priekšrocības. Bet sievietes baidās, ka viņas tiesās gadījumā, ja kaut kas tiks publicēts sociālajos medijos, var nozagt viņu idejas. Viņas nevar aizsargāt savu intelektuālo īpašumu. Viņām ir tiešām daudz problēmas, ar ko viņas saskaras. Tāpat ir arī, kā jau teicu, tās galvenās problēmas, ar ko saskarās sievietes uzņēmējas gan Āfrikā, gan arī attīstības valstīs. Ir ierobežota piekļuve finansēm sievietēm uzņēmējām. Āfrikā, kā zināt, zeme ir ļoti vērtīga. Lielākai daļai sieviešu nav savi banku konti atvērti. Tā kā daudzām sievietēm nav banku konti, nav pieejams
finanšu institūciju nodrošinājums, viņām nav iespējams gūt aizguvumu. Pat vienkārši došanās uz banku, viņām jau ir papildu darbs. Sievietes pašas jautā, kāda jēga man iet uz banku, ja es tāpat nesaņemšu aizguvumu. Vai arī man bankā noteiks veselu sarakstu ar lietām, kas viņiem ir jāprezentē. Ir nepieciešams daudzos gadījumos arī sievietēm saņemt vīra atļauju. Es pirms 20 gadiem sāku strādāt banku industrijā un ar prieku varu ziņot, ka pat daži Āfrikas kungi man teica, ka viņi kā banku menedžeri konsultēs savas sievas un tad atnāks atpakaļ. Nu, tā viņi arī nav atnākuši. Un vīri bieži vien arī iebilda pret kredītu ņemšanu, sakot, ka viņi nevar to atļauties, ka ieņēmumu līmenis nav pietiekami liels. Es pamanīju, ka arī savā ziņā vīrieši prasa atļauju savām sievām, bet principā nosacījumi bija tādi, ka sieviete bez vīra atļaujas nevar saņemt aizguvumu. Kā jau teicu, sievietēm ir ļoti daudz darba Āfrikā. Tiek sniegta aprūpe, galvenokārt arī sievietes ir tās, kas rūpējas par bērniem. Un tā iemesla dēļ arī daudzas sievietes nevar uzsākt savu darbību uzņēmēju darbībā. Kā jūs zināt, ja tiek sākts darbs uzņēmēju darbībā, tas var prasīt visu vai gandrīz visu laiku, un daudzām sievietēm tā nav. Pirmos 2 gadus ir nepieciešams strādāt vaigas viedros, lai tikai izsistos. Bet tā kā sievietēm ir vēl daudzi citi pienākumi, daudzas no viņām nespēja uzsākt savu uzņēmēju darbību. Lielākajā daļā šīm sievietēm bija nepieciešams domāt par iztikas pelnīšanu, vai nu tāpēc, ka vīri to nedarīja, vai arī ienākumi nebija pietiekami augsti. Ir svarīgi arī runāt par veselības aprūpi. Manā valstī tā nav daudziem pieejama izmaksu ziņā. Valsts slimnīcām nav pietiekami daudz zāles, nav pietiekami daudz ēku, lai apmierinātu visu pieprasījumu. Tieši tāpēc daudzas sievietes vada mazus uzņēmumus, mazas haltūras, kā mēs to saucam. Ar tiem sievietes var apvienot gan darbu savā uzņēmumā, gan gūt ienākumus un atbalstīt savu ģimeni. Šāda veida maziem uzņēmumiem nav pietiekami skaidra struktūra, sievietēm nav izveidot savu banku konti. Tāpēc daudz, kas jau nav iespējams. Tas ir kaut kas tāds, kas tiešām daudzām sievietēm ir jādomā, īpaši reģionos. Bet tieši digitālo risinājumu dēļ daudzas sievietes varēja uzglabāt savus ienākumus digitālajā makā, kas darbojas kā bankas konts, un tāpat arī Covid-19 atvēra acis sievietēm uzņēmējām. Viņas arvien vairāk sāka izmantot digitālos risinājumus. Covid-19 pats par sevi nebija nekas labs, bet kaut kādā ziņā tas mums deva iespēju saprast, cik svarīgi ir digitālai risinājumi. Tās ļauj sievietēm piekļūt pie dažādiem finanšu pakalpojumiem. Kenijā, manuprāt, ir katram izveidots bankas konts, kas ir pieejams telefonā. Tāpat ir arī pieeja M-kopa, kur
tiek piedāvāts sievietēm telefons par velti. Par velti gan ne, tāpēc, ka ir jāmaksā pieslēgums, bet ir iespējams to izmantot aplikāciju formā, un tādā veidā ir iespējams uzzināt, kur produktus var pārdot, kur gūt nepieciešamos pakalpojumus. Tā ir tāda kā aplikācija, ko iespējams izmantot, un tādā veidā sievietes var izmantot šo pakalpojumu. Digitālo risinājumu dēļ atvēra ļoti daudz iespējas sievietēm, un tās ir ļāvušas viņām piekļūt pie dažādiem banku un finanšu institūciju pakalpojumiem. Sievietes ir guvušas panākumus šajā sakarā, jo viņas ir guvušas mediju pratību un arī iemācījušās izmantot šos digitālos risinājumus. Kenijas digitālās mobīlās naudas tirgus apmērs sasniedz 133,2 miljardus ASV dolāru 2023. gadā, un sagaidāms, ka 2024. gadā tas augs vēl par 18,5%. Kopumā sievietes ir tādā kā neformālā sektorā. Apzinoties šīs izmaiņas, daudzas Āfrikas bankas ir pieņēmušas digitālos risinājumus banku sektorā, lai pieslēgtos šim lielajam tirgum un tādējādi padarot banku sektoru pieejamāku. Pagājušajā gadā, 23. gadā, tika veikta sadarbība, lai noskaidrotu, kuri ir tie produkti, kas spēj atbalstīt sievietes un kuri ir mums nepieciešamie produkti. Guvām panākumus šajā sakarā, un tagad daudzas bankas piedāvā pakalpojumus, kas ir īpaši paredzēti sievietēm, lai arī viņas varētu iesaistīties un izmantot šos pakalpojumus. Ar digitāliem risinājumiem viņas var piekļūt dažādiem pakalpojumiem, veikt pasūtījumus, veikt maksājumus, bet pats galvenais ir tas, ka viņas var tajā iesaistīties. Var redzēt informāciju par to, kā ir gājis iepriekš, gūt informāciju par labajiem laikiem, sliktajiem laikiem, lai varētu novērst jebkādus izaicinājumus, kas varētu rasties uzņēmējdarbības gaitā. Tāpat arī ar šiem risinājumiem sievietēm ir iespēja piekļūt darba kapitālam, jo viņām nav jāiet uz banku. Ja jūs teiksiet sievietei Kenijā, ka viņai jāiet uz banku, lai dabūtu aizguvumu, tad viņi jums atbildēs, ka tikpat labi es varu bez tā aizguvuma iztikt, jo viņi zina, ka ir mazāks iespējas to iegūt. Ja turpināsiet šai sievietei zvanīt, lūdzu, nāciet uz banku, bet viņas uzskata, ka tik tiešām tas ir laika izniekojums. Ir izveidot vairāki produkti, kā aizdot naudu digitālā formā, un tādā veidā daudzas bankas Kenijā izsniedz aizguvumus, neprasot nodrošinājumu. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc sievietes nevarēja gūt aizguvumu un kas viņas attur. Tas nozīmē to, ka jebkura sieviete, kurai ir mobilais telefons, pat tad, ja tas ir saistīts ar vīru vai tas ir vīra telefons, viņai ir iespējas iegūt aizguvumu savam uzņēmumam. Un tādā veidā digitālai risinājumi ir ļāvuši sievietēm gūt piekļuvi dažādiem pakalpojumiem. Mēs esam tiešām ļoti priecīgi par to. Kenijā un Āfrikā notiek ļoti daudz mācīšanās par digitālajiem risinājumiem. Mācīšanās turpina uzlaboties. Covid-19 laikā mēs redzējām rekordlielu skaitu sieviešu, kas mācījās par šo tēmu. Viņas šajā laikā pieslēdzās no dažādām vietām, un viņas spēja piedalīties apmācībās un gūt papildus zināšanas.
Tādā veidā sievietēm ir bijusi iespēja gūt zināšanas virtuālā vidē, piekļūt dažādām mācību iespējām. Tagad arī tiek organizēti pasākumi digitālajās platformās. Tāpat arī tiek rīkot ikgadēji pasākumi. Tāpat ir arī pieeja jauniem tirgiem. Izmantojot sociālo mediju platformas, sievietes gūst piekļuvi tirgiem. Šobrīd es studēju maģistru. Es ļoti priecājos par savām studijām, studēju ASV. Mēs savas programmas ietvaros Afri Women Connect secinājām, ka arvien vairāk sievietēm ir piekļuva šīm iespējām. Un ņemot vērā joprojām to faktu, ka sievietes Āfrikā ir galvenās bērnu uzaudzinātājs, un viņas ir tās, kas rūpējas par saviem bērniem. Kenijā lielāko daļu kokvilnas industriju rūpnīcas vada sievietes, un tādējādi iespēja piekļūt digitālajai apmācībai ļauj viņām piekļūt zināšanām un saturam, kas viņām palīdzēs turpmākajā uzņēmējdarbībā. Tāpat arī digitāla risinājuma nozīmē to, ka nav tik daudz nepieciešams tērēt izmaksās, piemēram, transportā, lai nokļūtu uz apmācību sesijām, kas tiek organizētas. Un tādējādi viņas var pieslēgties gan no jebkuras vietas pasaulē, un tas ir daudz lētāk. Un tādējādi sievietēm ir pieeja pie tā, pie kā citādos apstākļos viņām nebūtu pieeja. Viens no digitālajiem risinājumiem, tūlīt jau arī beigšu, tas saucās M-kopa. Varat redzēt uz ekrāna bildi, kur ir ļoti priecīga sieviete, kur ir ieguvusi vietālruni. Un tagad tur ir stāstīts piemērs par to, ka šī sieviete var gūt savu nepieciešamās konsultācijas pa telefonu, un ļoti priecājas, ka viņai ir šī iespēja izmantot vietālruni, lai gūtu nepieciešamās konsultācijas. M-kopa izsniedz telefonus bez maksas. M-kopa pastāv jau 5 gadus, un viņu darbība nes lielus panākumus. Par to priecājas gan sievietes, un tāpat arī vīrieši. Tad ir nākamā aplikācija Kiosk. Tur ir iespējams redzēt, kāda notiek saskara starp sievietēm, piedāvātiem pakalpojumiem, tirgotājiem. Viņi visi satiekas šajā aplikācijā. Tāpat arī iespējams kredīta opcijas. Ļoti populāra šī programma. Buy now, pay later, jeb pēc tagad maksā vēlāk programma. Tāpat tas iedrošina mazos lauksaimniekus, padarot viņu darbību digitalizētu. Viņiem ir vieglāk piekļūt nepieciešamai informācijai un piekļūt arī tirgumu. Jūs jau zināt, cik svarīga ir lauksaimniecība. Tāpēc digitālajie risinājumi, kas palīdz sievietēm, nedrošina sievietes, ir ļoti labs risinājums, ļoti laba inovācija, kas sievietēm palīdz ikdienā. Liels paldies! It's okay. Paldies, Džekija, atvainojos, ka pārtrauc. Tā bija tiešām ļoti pamatīga prezentācija par to, kā digitalizācija ietekmē piekļuvi finansējumam un citādiem pakalpojumiem. Paldies, ka parādījāt arī aplikācijas, kas ir kopumā padarījušas lauksaimniekiem un sievietēm, kas vada biznesu dzīvi. Un tagad par IKT prasmēm un praktiskajām lietām, sieviešu prasmēm IKT sektorā došu vārdu Alisei Gurenko no Riga Tech Girls. Lūdzu, 7 minūtes. Liels paldies! Paldies, Džekija, par to, ka tik daudz pastāstījāt mums, un es kā jaunu uzņēmumu virzienu vadītāji var teikt, ka tiešām digitālie risinājumi dod sievietēm jaunas iespējas. Man prezentācija būtu īsa un diezgan praktiski pastāstīšu par mūsu pieredzi.
Rigatech Girls ir kopiena, kas iedvesmo un dod jaunas iespējas iesaistīties tehnoloģijās, uzlabojot Latvijā un tālāk arī digitālās prasmes. Mēs uzskatām, ka tehnoloģijas ir domātas visiem, un pēdējo gadu laikā mēs esam dažādas programmas, seminārus, tikšanās, hackathons organizējuši, lai veicinātu digitālo prasmu izmantošanu sabiedrībā Latvijā un atbalstītu sievietes, lai viņas sāk lietot šīs tehnoloģijas. Tā ir mūsu pieeja, mūsu pieredze dažos skaitļos. Diezgan daudz mēs esam paveikuši pēdējos 8 gados, un pamatā mēs strādājam 3 vertikālēs. Pirmkārt, mēs palīdzam dāmām pāriet uz tehnoloģijām, iedvesmojam viņas, runājam par dažādām tehnoloģiju saistītām profesijām. Viena no lielākajām ir 6. gadu jau notiek šādi te pasākumi, vairāk nekā 6000 cilvēku ir izgājuši šo programmu. Tā ir ļoti daudzveidīga, neraugoties uz vecumu, dzimumu, dažādām pārliecībām. Šī programma ir pieejama pilnīgi visiem cilvēkiem, un tā ir latviešu valodā, kas arī ir ļoti svarīga. Šī programma Start Your Startup. Nu, citās programmās, teiksim, varbūt ir nepieciešama angļu valoda, bet pie mums ne. Otrā vertikāle ir domāta tā kā dibinātājiem, tīpaši dibinātājām sievietēm. Mēs viņas, tā teikt, iedrošinam un atbalstām pirmajos soļos uzsākot savu uzņēmēju darbību, jo tas var būt tiešām tā bailīgi, biedējoši, to iemeslu dēļ, par kuriem jau Džekija runāja. Un trešā vertikāla ir, mēs uzlabojam digitālās prasmes sabiedrībā. Mums ir vairākas programmas specifiskām grupām, piemēram, arī Covid laikos. Tas bija izaicinoši darboties skolotājiem un veselības pakalpojumu sniedzējiem, un mēs palīdzam dažādiem biznesiem tajā stratosfērā, par kura viņiem iepriekš nebija varbūt pārāk daudz zināšanas. Un vēl viena programma, ko esat varbūt par to dzirdējuši, programma Digital Skills for NGOs, digitālās prasmes nevalstiskajām organizācijām. Tas ir tā kā visi paredzēts visām nevalstiskajām organizācijām Eiropā un visā pasaulē. Cilvēki var pieteikties un uzzināt par dažādiem digitāliem rīkiem un risinājumiem, kas var palīdzēt viņu darbībā un viņu kopienām palīdzēt. Ja mēs skatāmies uz tehnoloģiskās izglītības ceļu, tad patiesībā tur ir 3 soļi. Pirmkārt, mums ir jāiedvesmo cilvēki un sabiedrība, norādot, ka tehnoloģijas ir kaut kas tāds, kas ir pieejams, ka tas nav biedējoši, ka tur pastāv lielas iespējas un ka tas var būt liederīgi. Otra fāze būtu tāds dziļais iegremdējiens dažādās tehnoloģiskajās vertikālēs un profesijās un iemācīties par visām tām iespējām, ko tehnoloģijas var sniegt. Un trešā fāze būs īstenošanas fāze, tātad tehnoloģijas pielietošana, izmantošana ikdienas dzīvē, darba dzīvē un arī inovāciju radīšanā. Un tagad es gribētu nedaudz vairāk pastāstīt par tām programmām, ko mēs ar saviem partneriem esam izveidojuši pēdējo dažu gadu laikā. Tas viss patiesībā sākās ar vasaras skolu meitenēm, kuru mēs vadījām Latvijā, sākot no 2020. gada. Šogad bija jau 5. sezona. Un mums ir jāiedvesmo meitenes jau agrīnā vecumā, jo tad, kad viņas ir pusauģu gados, tad var gadīties, ka tas jau ir par vēlu. Ir arī pētījumi veikti, man tagad skaitļi nav manā rīcībā, bet kas ir pirms vidusskolas? Pamatskola, jā, paldies par palīdzību. Tātad pamatskolā meitenēm īstenībā ļoti lielu prieku sagādā STEM metodas, matemātika un tam līdzīgi, bet vidusskolā stereotipi nosaka, daudz kas cits arī ietekmē to, ka meitenes vairs nav pārliecināts par savām prasmēm, un tāpēc mēs radījām vasaras skolu meitenēm 1 nedēļa vasarā. Mēs izveidojām mācību programmu ar dažādām praktiskām darbnīcām, un mēs ieviesām tur arī spēles elementus šajā nometnē, un gadu gaitā mēs esam fokusējušies uz dažādiem tematiem, spēļu dizains un attīstība, digitālie mēdī. Un mēs sākām pirms 5 gadiem, un ir daudz sievietes, kas mums katru gadu pievienojas. Tā kā tiešām lieliski. Un balstoties uz šo pieredzi,
mēs uzrunājām partnerus Dienvidāfrikā un Kamerunā. Un mēs savu zināšanas un prasmes pārcēlām uz abām uz šīm valstīm pagājušajā gadā. Un arī šovasar ar saviem ekspertiem un skolotājiem mēs rīkojam arī tur šādu vasaras skolu. Tas bija nedaudz savādāka pieeja, bet, ja mēs runājam par ieguvumiem un to, ko iemācījāmies, un tad tas visbrīnišķīgākais, ko mēs piedzīvojām no šīs pieredzes, ir tas, ka tās meitenes, kas piedalījās nometnē, viņas palīdz organizēt nākamā gada nometni, jo paši saviem spēkiem viņas ir izveidojušas savu kopienu un palīdz saviem līdzcilvēkiem. Līdz ar to mums ir ārkārtīgi liels prieks redzēt to enerģiju, to kaismi, deksmi un ieinteresēti par digitālajiem risinājumiem. Šeit mēs redzam mūsu abas komandas Dienvidāfrikā un Kamerunā. Priecīgas meitenes, kas piedalījās šajā nometnē. Tā bija tiešām brīnišķīga pieredze. Un nākamā fāze, mēs runājam par šīm 3 fāzēm tehnoloģiskajā izglītībā, tad tas sakrīt ar otro fāzi, un tagad mēs īstenojam projektu ar mūsu partneriem Eģiptē. Mēs sākām to augusta beigās, tagad pabeidzam pirmo fāzi, tā kā Eģipte ir digitāli vairāk pavirzīsies uz priekšu, mēs lielāku uzsvaru šeit liekam uz padziļināšanu, lai padziļināti mācītos par tehnoloģijām un dažādām ar tehnoloģijām saistītām profesijām. Šobrīd ir apmēram 400 dalībnieces pirmajā fāzē, un mēs ceram, ka apmēram 100 meitenes varēs pabeigt šo te kursu un otrajā fāzē iestāties. Te ir tās aktivitātes, kas mums ir plānotas programmai un kas noslēgsies nākamajā gadā novembrī. Un trešais projekts, kas mums ir, patiesībā tas bija pirmais projekts, kas mums ar ministriju bija pirms 2 gadiem novembrī sākās, un tā bija pārobežu sadarbība ar partneriem no Uzbekistānas. Un tur mēs fokusējāmies uz sievietēm dibinātājām, lai viņas savu uzņēmēju darbību varētu īstenot digitālajā telpām, bet Latvijā un Uzbekistānā izpratne par digitālo telpu un inovācijām nedaudz atšķiras, bet joprojām tas bija brīnišķīgs projekts. Mums bija 30 dalībnieki Latvijā un Uzbekistānā un 5 labākie no katras valsts. Devās arī pieredzes apmaiņas braucienos un meklēja jaunas biznesa iespējas, mācījās par jauniem tirgiem, tādēļ, ka Uzbekistāna ir ļoti ieinteresēta redzēt, kas notiek Eiropā un kādā veidā ekosistēmas darbojas un kā notiek uzņēmē darbība. Un Centrālā Azija, jāsaka, ir diezgan interesants biznesa tirgus. Jā, un tad es jau pieminēju šo te programmu Digital ABCs NVO. Bija 86 valstis piedalījās projektā, un es gribētu pateikt paldies ārlietu ministrijai par to, ka izplatījāt informāciju par šo programmu. Mums bija vairāk nekā 1000 dalībnieku no 86 valstīm, kas veidoja savu kopienu, kas dalījās ar pieredzi, cits ar citu, un liels paldies, ka atbalstījāt mūs šajos te centienos. Tā kā kopā mēs varam veidot labāku nākotni. Liels paldies, Alis. Man šķiet, ka tiešām ļoti iedvesmojošs stāsts par to, kā IKT prasmes var dot pienesumu attīstībai, un tiešām tas projekta mērogs, ko mēs varam iztēloties, pateicoties digitālajām tehnoloģijām, ir apbrīnojams. Un bez liekas kavēšanās tagad paraudzīsimies uz Tildes piemēru, runājot par digitālo tehnoloģiju izplatību ilgtspējīgai attīstībai. Paldies, pēdējās 7 minūtes. Jā, man slaidi. Mans tāds Tilde ir vadošā valodu tehnoloģiju kompānija. Mūsu galvenā mītne ir Rīgā, bet mēs darbojamies visās 3 Baltijas valstīs. Mums ir 33 gadu ilga vēsture, un tīpaši mēs darbojamies valodniecības, valodu tehnoloģijās un mākslīgā intelekta jomās, un mēs darbojamies ne tikai Latvijā un Eiropā, bet visā pasaulē. Mums ir vairāk nekā 30, sadarbība ar vairāk nekā 30 universitātēm un pētniecības centriem visā pasaulē. Mans stāsts ir par to, kā mēs šo pieredzi, ko mēs bijām guvuši kopā ar partneriem Latvijā,
varam pārnest uz citām valstīm. Un viena no lietām, latvieši nav izplatīti ar to, ka viņi lielītos par savu veiksmi un panākumiem, bet es uzdrošināšos teikt, ka Latvija ir pirmā valsts pasaulē, kas ir attīstījusi valodu tehnoloģiju infrastruktūru valsts pārvaldē nacionālā līmenī, starptautiskā līmenī. Un šobrīd mēs šo pieredzi nesam uz citām valstīm un pateicoties mūsu partneriem Latvijas ārlietu ministrijai, kā vienam no līdzfinansētājiem, mūsu partneriem Latvijas standartizācijas iestādē Latvijas valsts standarts. Tas viss sākās ar sadarbību ar Latvijas valsts standartu, un tad, kad viņi domāja par to, kā uzlabot efektivitāti, lokalizācija, starptautisko standartu lokalizācijā latviešu valodā, mēs runājam par pārejas valstīm lielākajā daļā gadījumu, tad, kad mēs runājam par šādu veidu atbalstu. Tad, kad valsts kaut kur piedzīvo šo te pāreju, vienalga, vai mēs runājam par starptautisku organizāciju vai ir dažādi izaicinājumi, kas ir saistīti ar lokalizāciju un dažāda veida dokumentu tulkošanu, sākot ar likumdošanu un pavisam noteikti standartu. Dažāda veida standartu tulkošana ir daļa no šī ceļojuma lielākajā daļā gadījumu. Ko mēs vēlējāmies nodemonstrēt vai pamatā radīt? Ja bija jautājums par to, vai mēs tā kā darbosimies kā tādā lielā frontē vai tomēr pa maziem solīšiem. Mūsu gadījumā mēs runājam par tādiem kā pilotu projektiem, kur mēs izveidojam darba plūsmu standarta tulkojumam vietējiem nacionālajām standartizācijas iestādēm 2021. gadā. Mēs sadarbojamies ar Grūziju. Tā kā, es varbūt aiztaupīšu laiku un vienkārši pateikšu to, ka tajā brīdī mēs redzējām vairāk pozitīvu pārejas ziņā Grūzijā nekā, teiksim, šobrīd valsts pārvaldes jomā. Tā kā mēs palīdzējām gruzīniem izveidot šo te darba plūsmu mašīnu tulkošanai, lai varētu tulkot dažādus starptautiskos standartus. Nākamā valsts, kur izmēģinājām savu laimi, bija Uzbekistāna. Tur mēs šeit arī Tekgals satiekamies. Un Uzbeks Nacionālais standartizācijas institūts veic ar mums to pašu darbu. Mēs atkal izveidojām šo te darba plūsmu. Izaicinājums ar Uzbekistānu ir tāds, ka, kā jūs zinat, mākslīgā intelekta tehnoloģijas darbojas, ja ir pietiekami liels datu apjoms uzbeku valodas gadījumā, sekojot labajām kazahu valodas. Piemēram, viņi no kirilītes pārgāja pirms dažiem gadiem uz latīņu alfabētu, un tas nozīmē, ka viņiem pamatā vienkārši trūkst pietiekami liela apjoma digitālo datu, kas varētu atbalstīt modernu apmācību. Bet, jebkurā gadījumā mēs šo projektu īstenojām. Un šobrīd pēdējā pieredze, kas joprojām turpinās, arī pašlaik mēs palīdzam Ukrainai ar viņu pūliņiem pārējais procesā, lai pievienotos dažādām organizācijām un asociācijām. Tā kā, tas ir pamatā mans stāsts. Tie ir tāda mazamēroga projekti. Te ir runa par to, kā nodemonstrēt, kā tehnoloģijas var palīdzēt. Teiksim, ar lielu daudzumu vai liela apjoma rutīnu veida uzdevumiem. Tā kā tas ir tas mūsu gadījums. Paldies! Liels paldies! Es domāju, ka prezentācijas pašas parādīja, cik liela daudzveidība ir digitalizācijas kontekstā vērojama, gan digitālās prasmes, gan piekļuve izglītībai, piekļuve finansējumam un jauno tehnoloģiju
izmantošanai, bet raugoties uz priekšu, cenšoties saprast, kā virzīties uz priekšu ar Latvijas attīstības sadarbības darba kārtību, mans pirmais jautājums būtu Tālim. Kāds tad ir tās jaunās tendences, ko jūs esat novērojis augsta līmeņa paneļu diskusijās par tehnoloģijām? Kādā veidā digitālās tehnoloģijas jūsuprāt izmainīs attīstības sadarbības darba kārtību, un, protams, arī pārējie var pievienot savus komentārus. Es domāju, ka ir grūti nākt klajā ar kaut kādiem pareģojumiem, it īpaši attiecībā uz nākotni. Es domāju, ka attiecībā uz IT un digitālajām tehnoloģijām ir skaidras tendences jau šobrīd novērojams, un es gribētu teikt, ka no manas perspektīvas raugoties, tas, ko mēs jau šobrīd redzam, ir tas, ka tam ir ļoti liela ietekme uz izglītības sistēmām kopumā. Prezentācijā es jau rādīju, ka tas ietekmē ne tikai pamatizglītību, bet arī augstākās izglītības iestādes un arī izaicina universitātes kopumā, jo, protams, ka piekļuve tiešsaistes mācībām, piekļuve lieliem datu moduļiem padara universitātes efektīvākas, tās var ātrāk darboties un efektīvāk darboties ar studentiem, un ir vērts arī norādīt, ka mēs redzam pievienoto vērtību mūsu pieredzē. Tiksim, protams, var būt kursi, bet tāpat ir jābūt arī pieredzēju uz vietas, tā kā vietai, kur to visu var likt lietā, tā kā studentu pilsētiņa. Līdz ar to jāsaka, ka digitālās tehnoloģijas universitātēs būs viens no nākotnes tendencēm, un sākot jau no pamatskolām, un piekļuve internetam, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, jo, protams, ja 50% iedzīvotāji nevar piekļūt internetam, tad tas, protams, nozīmē to, ka viņi atpaliks, kā to nodemonstrēja jau Covid-19 pandēmija. Otrakārt, es domāju, ka tas, ko mēs redzam, sadarbojoties ar uzņēmumiem un jaunu uzņēmumiem, digitālo tehnoloģiju un mākslīgā intelekta izmantošana, bet ne tikai. Dažāda veida digitālo risinājumu izmantošana dod konkurences priekšrocības šim uzņēmumam, ir tīpaši, ja ir runa par mazu uzņēmumu, kas joprojām ir tajā klientu meklēšanas stadijā, ka viņiem ir jācīnās konkurences cīņā, jāatrod sava niša, tad tās digitālās prasmes padara viņus konkurētspējīgākus. Un tie, kas to saprot, tie, protams, iegūst šīs te konkurences priekšrocības savai uzņēmēji darbībai. Un pat tie uzņēmumi, kuriem ir bijuši kaut kādi produkti jau ilgāku laiku, un kam ir pietiekami daudz inovācijas savā uzņēmumā, lai integrētu šādu veidu digitālos risinājumus, būs veiksmīgāki konkurences apstākļos. Tad gribētu teikt, ka vēl viens aspekts, protams, ir viss šis stāsts par mākslīgā intelekta nākotni un valodu moduļiem. Pagājušajā nedēļā es apmeklēju ar prezidentu un uzņēmumiem ASV, Silīcija ielā. Mēs redzējām, cik ātri tehnoloģijas virzās uz priekšu, izmantojot mākslīgo intelektu. Un kā te jau izskanēja, šobrīd tiešām ir ne tik liela cīņa par resursiem, kā par datiem, tātad piekļuvi datiem. Nu, protams, ņemot vērā datu aizsardzības direktīvu, tad viena konkurences priekšrocība valsts līmenī arī te ir jāpiemina ASV. Viņi arī norādīja, ka piekļuvi informācijai, ko var izmantot moduļu apmācībai, ir kaut kas tāds, ko viņi tā kā gribētu dabūt pieejamāku Eiropā. Es domāju, ka mums tas ir jāapzinās, ka tas būs ārkārtīgi svarīgi,
izstrādāt tādu stratēģiju, lai no vienas puses nodrošinātu datu aizsardzību, un no otras puses dot pieeju datiem, kas ilgtermiņā palīdzētu mūsu biznesiem un dot valsts līmenī konkurences priekšrocības. Paldies, vai ir vēl kaut kādas perspektīvas, kāda komentāra par efektivitāti, par... Jā, ir divi, trīs tādi kā dzinējspēki tehnoloģiskajai attīstībai. Viens, protams, ir efektivitāte, bet tas varētu būt arī tas galvenais dzinējspēks. Ja mēs runājam par digitālo transformāciju, automatizāciju, robotizāciju un arī tehnoloģiju un mākslīgā intelekta piemērošanu, pielietošanu. Otrais ir uz datiem balstīt lēmumu pieņemšanu. Mēs esam apkopojuši gadu gaitā daudz datus, kopš mums ir digitālā vide, kurā mēs to varam izdarīt. Un trešais ir personalizācija, visa personalizācija, jo mūsu rīcībā ir dati, un tīpaši individi, uzņēmumi var personalizēt preces un pakalpojumus. Ekstremālākais iemērs ir personalizēta farmaceitika, kur, teiksim, zāles var pielāgot konkrētam cilvēkam. Mēs šobrīd dzīvojam tādā pieredze bagātā ekonomiskajā sistēmā. Tas nozīmē, ka viss ir balstīts, uzņēmumu konkurētspēja ir balstīta uz to, kāda veida lietotāju pieredzi viņi var sniegt ne tikai saviem klientiem, bet arī darbiniekiem un sadarbības partneriem. Un arī šajā ziņā tehnoloģijas attīstība atbalsta šo te uz pieredzi balstīto ekonomiku. Es varbūt gribētu piebilst tam, ko Alice teica par Riga Tech Girls, kas, es saku, mums ir arī tiešām ļoti labi partneri Spānijā, Africa Digital Corporation, un viņi sniedz stipendijas brīnišķīgajām, gudrajām studentēm, skolniecēm, vidusskolniecēm, STEM jomā, tehnoloģijas, matemātika. Un mēs tādējādi meitenēm, kuras ir ļoti gudras, bet, teiksim, nabadzīgas un tāpēc nevar turpināt skolu, viņas tika atbalstītas. Un mūsu mērķis ir tiešām šīs meitenes atrast un maksāt par viņu izglītību līdz pat universitātes līmenim un pat līdz pat maģistratūrai, atkarībā no tā, cik apņēmības pilns ir šīs meitenes. Tā kā mēs gan palīdzam šīm meitenēm iesaistīties STEM programmās, pat skolā, ko esam izvēlējušies atbalstīt, ir dažādas problēmas, bet meitenes braukā pa valsti un viņām ir ārkārtīgi interesanta pieredze tiek gūta. Un mēs tiešām cenšamies šīs meitenes atbalstīt, lai viņas varētu piedzīvot šo pieredzi, un tas ir tāds stimuls, lai vairāk meiteņi iesaistītos STEM programmās. Un tāpēc mums ir aizvien vairāk meiteņu, kas jau vidusskolā apgūst tehnoloģijas, un tad, kad viņas būs izaugušas līdz darbspējīgam vecumam, tad viņas varēs iesaistīties daudz veiksmīgāk darba tirgu. Tā kā tas ir tas, ko mēs darām izglītības jomā, lai iesaistītu aizvien vairāk cilvēkus. Runājot par arvien vairāk cilvēku iekļaušanu, es arī vēlētos aicināt visus pārējos uzdot jautājumus. Jūs noteikti varat tos ievietot slaido, jebkurš, kas ir šeit zālē, var to ierakstīt. Alice, kā jums šķiet, vai ir kaut kādas izmaiņas, ko digitāli risinājumi ievieš dzīvē, un vai jūs domājat, ka šāds risinājums varētu labāk ieviest attīstības sadarbības projektos? Ir, piemēram, infrastruktūra, pie kā tiek strādāt, un daudz kas cits, kas jāņem vērā, bet kā digitalizācija var labāk ieviest šādu veidu projektos? Liels paldies par jautājumu. Mūsdienu pasaulē tas ir viss, ko mēs darām. Ja runājam par mūsu programmām, mūsu projektiem saistībā, sadarbojoties ar
ministriju un attīstības sadarbības projektiem. Tas ir pirmais, par ko mēs domājam. Kā jau iepriekš minēju, tehnoloģijas ir pieejamas un domātas visiem. Mums jāsāk jau agrā vecumā. Un mūsu pieredze ir tā, pie kā mēs esam strādājuši pēdējos 8 gadus. Kā jau teicu, viss nonāk pie pieredzes, pie mūsu stāstiem, un tāpat arī ir izciliem partneriem, kas lieliski apzinās situāciju savās valstīs. Labprāt ar jums pārmītu dažus vārdus pēc tam, Džeki. Viss sākās ar īstām pieredzēm, īstiem stāstiem. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu sastaptie partneri gadu laikā tādi ir. Viņi zina savās valstīs esošo situāciju, viņi to pārzina vislabāk, un vienīgais, ko mēs viņiem varam sniegt, ir savas prasmes un apmainīties pieredzē. Viena no globālajām diskusijām. Tā, mums ir jautājums. Lūdzu. Esmu Ilota Lāce no Centra Smarta. Ir tiešām abrīnojami klausīties jūsos visos. Mēs ļoti novērtējam visus digitālos risinājumus, mēs tos izmantojam, un tāpat arī kā sievietes tiek atbalstīts ekonomiskā ziņā, bet mēs, kā Centra Smarta, sastopamies ar vēl vienu problēmu. Un tā ir tehnoloģijās balstīta vārdarbība. Jūs minējāt brīnišķīgu kopienu, kas savā starpā komunicē pēc jūsu apmācībām un dažādi cita veida saziņa, kas notiek, bet mēs arī redzam, ka digitālajā vidē ir dažādas kopienas, kultūras, kas izrāda naidu pret sievietēm, un tāpat arī sievietes tiek izsekotas, vajātas. Digitālā vārdarbība pēc tam pāriet īstajā dzīvē. Tikmēr, ka jūs darāt tik daudz, ko jūs piedāvājat apmācības, vai jūs ņemat vērā arī šos aspektus, no jūs tos integrējat savā darbībā, vai palīdzat ar drošības problēmām, kā zināms, mūsu likumdošana neņem vērā visas šīs tendences. Priecājamies par Eiropas Savienības direktīvu, bet tā vēl jāpieņem mūsu valstī. Joprojām nacionālā līmenī mēs neko nedarām šajā sakarā. Ko jūs par to domājat un kāda ir jūsu ieteikuma? Es varu runāt pirmā. Mums ir platforma Najomams, Nairobi, Kenijā. Tā ir arī vēl viena tirgus platforma. Paldies, ka pieminējāt šo jautājumu. Savā prezentācijā minēju to, ka sievietes baidās izmantot internetu, jo viņas tur var apsmiet, viņas tur var saskarties ar aizvainošanu tiešsaistē. Mēs iedrošinām sievietes izmantot tehnoloģijas, veikt mārketingu sociālajos tīklos. Ļoti cenšamies viņas aizsargāt viņu kontus un platformas. To mēs darām ar apmācībām un arī cenšamies viņus sagatavot sekām. Šādas ir sekas, ja tu esi sociālajos tīklos. No sākuma tas ir tiešām liels šoks. Ir cilvēki, kas to pieņem, citas tur redz vairāk priekšrocības nekā negatīvos aspektus, bet tik tiešām mēs apmācām sievietes, kā viņas var sev pasargāt tieši saistē. Aizvainošana sociālajos tīklos ir liela problēma. Un vēl viena lieta ir tas, ka viņas jūtās tiesātas, viņas jūtās tā, kā kāds par viņām spriestu. Tāpēc mēs viņus cenšamies tam sagatavot. Mums pat ir konsultācijas pieejamas tām sievietēm, kas tam iet cauri. Ir sievietes, kas atsakās izmantot sociālos tīklus, bet pēc tam atgriežas pie to lietošanas. Varbūt Alisei ir vēl kas, ko piebilst. Lielas paldies par jautājumu. Tas ir ļoti būtisks un nopietns jautājums. Mēs esam saskārušies ar šādu problēmu savu projektu laikā Āfrikā un sapratām, ka tā ir skarbā realitāte. Mēs cenšamies radīt drošu vidi pār dalībnieku vidū. Tas ir pats mazākais, ko mēs varam darīt. Protams, ka mēs neradām aplikācijas, bet ir dažādas kopienas un organizācijas katrā valstī, kas sievietes atbalsta. Tas tik tiešām ir ļoti nopietns jautājums.
Pats mazākais, kā jau teicu, ko mēs varam darīt, ir radīt drošu vidi. Šobrīd mēs plānojam nākamo projektu, atkarīgs no valsts, atkarīgs no konteksta, bet arvien vairāk sākam par to domāt. Daudz to pārunājam savu partneru starpā, ekspertu starpā, lai saprastu, kādi ir plusi, kādi ir mīnusi, un lai mēs to ņemtu vērā. Paldies vēlreiz par jautājumu. Varbūt varam to paplašināt. Kā jūs domājat, ir galvenie negatīvie aspekti, kā tika minēts, aizvainošana interneta vidē? Tāpat ir arī mārketings, ko var izmantot sociālajos tīklos, tā ir tā pozitīvā puse. Kas būtu jāņem vērā, plānojot šādus projektus, izmantojot digitālos rīkus, kādi ir tie negatīvie aspekti, ko mēs šajā procesā redzam? Šīs prezentācijas pārsvarā bija ļoti pozitīvas, bet vai jūs redzat arī kādus negatīvus aspektus, kas rodas digitalizācijas rezultātā un kam vajadzētu gatavoties? Es varu pastāstīt par negatīviem aspektiem. Jāņem vērā tas, ka noteikti ir jādomā par pieejamajām tehnoloģijām konkrētajā valstī, kur norisināsies projekts. Mēs organizējam savas programmas no sākuma mobilajās ierīcēs, jo saprotam, ka ne visiem ir pieejami datori un planšetes, bet mobīlē gan. Tāpat jāņem vērā, ka var arī būt elektrības pārāvumi, var būt interneta pārāvumi. Tāpēc arī mēs visas savas tikšanās reizes ierakstām. Tā ir tehniska piebilde. Vēl kas jāņem vērā? Kultūras atšķirības. Manuprāt, tās var saprast tikai tad, kad jūs reāli esat tajā vietā. Jo sastopot savus partnerus tiešsaistē, tā ir viena lieta, bet kad mēs ieradāmies tur uz vietas, mēs sastapāmies ar esošo realitāti. Ar kultūra atšķirībām es domāju, piemēram, projektā ar Uzbekistānu, mums, sievietēm Latvijā, mēs organizējam pasākumus apmēram 6 vakarā, 7 vakarā pēc darba Uzbekistānā. Tas nav īsti pieņemami, jo viņām tajā laikā jābūt kopā ar savām ģimenēm un jāvelta laiks. Viņas var veltīt savu laiku, lai sevi apmācītu, piemēram, tikai pēc 9 vakarā. Tā ir tāda maza praktiska nianse, bet tā tomēr ir jāņem vērā, jārespektē šīs kultūra atšķirības, lai padarītu šo pasākumu pieejamu visiem. Un arī jāņem vērā potenciālās grupas viedoklis. Vēl kādi negatīvi aspekti digitalizācijai, ko vajadzētu ņemt vērā, piemēram, riski, piemērojot digitālos rīkus vai vēl kas? Mēs strādājam ar organizētām sieviešu grupām, sieviešu kolektīviem, kā mēs tos saucam. Mēs glabājam datus un informāciju šo dalībnieku datoros. Viens no riskiem, ar ko esam saskārušies, ir pārlieku liela paļaušanās uz tehnoloģijām, un vienu dienu tu pamodies, un dators slēdzot iekšā, tas pēkšņi vairs nestrādā. Visa statistika un informācija par finansēm ir pazudusi. Ir nepieciešams apzināties, saglabāt papildu kopijas datiem, vai nu mākonī, vai kādā citā serverī. Gadījumā, ja tehnoloģijām rodās kāda defekta vai tās saplīst, tad ir plāns B. Tas ir viens no riskiem. Ir tik daudz dažādu risku, kas saistīti ar tehnoloģijām, ka mēs varētu visu vakaru par to vien runāt. Bet kā jau tika minēti, dažādi tradicionālie riski, ir arī ētikas riski, privātuma problēmas. Runājot par mākslīgā intelekta izmantošanu un tā rīku izmantošanu, mēs zaudējam tādu kā cilvēcisko pieskārienu. Mēs attālināmies viens no otra, jo mēs pārējām no fiziskās pasaules virtuālajā pasaulē savā saziņā. Otrs nākamais lielais risks ir kritiskā domāšana. Mēs ļoti paļaujamies ne tikai uz tehnoloģiju,
Un mēs varam zaudēt ne tikai datus, bet arī kritisko domāšanu. Arī tas ir ļoti svarīgi. Ir vēl daudz citi riski, bet es tiešām vēlētos teikt, ka mēs redzam vairāk priekšrocības nekā negatīvos aspektus. Noteikti droši varat izteikt savus komentārus, ja vēlaties, vai uzdot jautājumu. Vakar Polkagamas vizītes laikā viena no sadarbības jomām, ko Latvija izcēla nākotnē, ka varētu veikt ciešāku sadarbību saistībā ar digitalizāciju. Jautājums, kā jūs definētu panākumus digitālo rīku izmantošanā? Vai tas ir kas plašāks, vai runa ir vienkārši par to lietojumu? Kā jūs definētu digitalizācijas projektu panākumus? Mēs esam inženieri, mēs vienmēr visu nomērām, ir dažādi indeksi, ar kuru palīdzību mēs to varam darīt. Es domāju, ka viens veids, kā to skatīt, ir sakarā ar savienojamību, datiem, interneta ātrumu. Tās ir ļoti taustāmas lietas, ko var izmērīt un ko var salīdzināt dažādās valstīs. Tāpat ir svarīgi saprast, vai šīs tehnoloģijas tiek izmantotas, lai radītu apjomu. Kā tās tiek izmantotas, lai radītu uzņēmumus. Tas iet roku rokā ar inovāciju kapacitāti atsevišķās valstīs. Mēs neesam pašā labākajā situācijā šeit. Ir inovācija indeks, kas to nosaka, un ar to var demonstrēt, kā digitālās tehnoloģijas tiek piemērotas, kā tās tiek ieviestas un izmantotas. Varbūt tās tur eksistē, bet tās netiek izmantotas. Ļoti praktisks veids, kā to apskatīt, manuprāt. Un no praktiskās puses ir nepieciešams arī apskatīt pavisam vidēja līmeņa digitālās prasmes, runājot par vecāku gadagājumu cilvēkiem, to paudzi. Manuprāt, tur rādītāji nebūtu pārāk labi. Ir dažādi arī izaicinājumi saistībā ar to, lai mazāki uzņēmumi arī izmantotu arvien vairāk digitālo risinājumu. Tie ir tikai daži no aspektiem, ko varam ņemt vērā nākotnē. Ir arī jautājums no publikas. Vai tehnoloģija apdraud demokrātiju, ja dati netiek pietiekami aizsargāti, īpaši, ja tas notiek ārpus Eiropas Savienības? Es varu sākt. Redzējām līdzīgi piemēru Uzbekistānā, un tāpat arī ne tikai Centrālā Āzijas valstīs, bet arī Āfrikas valstīs. Tur pieaug ietekme no Ķīnas. Eiropa pagaidām neveic pietiekami daudz pētījumus mākslīgā intelekta attīstības jomā, to galvenokārt dara ASV un Ķīna. Tas ir viens no veidiem, kā Ķīna cenšas izveidot ietekmi pār šiem reģioniem. Jautājums ir tāds, vai mēs varam uz to atbildēt? Piemēram, paskatoties uz Uzbekistānas kompānijām, viņiem ir labi panākumi, piemērojot digitālos risinājumus, bet tur izmantotie modeļi, pamatmodeļi, ir izveidoti Ķīnā. Tātad atkal tas ir jautājums, vai mēs to pieļaujam, vai mēs ticam, ka ilgtermiņa nodomi, kas ir Ķīnas valdībai, ka tie ir balstīti uz labām domām, labām vēlmēm. Es nezinu. Tā pašā laikā redzam, ka tiek izmantotas tās pašas tehnoloģijas Ķīnā, lai novērotu savus pilsoņus, lai gūtu par viņiem lielāku kontroli.
protams, ka tehnoloģija ietekmē demokrātiju un sabiedrību. I mean, democracy is about Demokrātija ir par komunikāciju, vai ne? Arī ir tagad tāda grāmata arī iznākusi, kur tieši par to var lasīt. Jo, ja ir kaut kāds mēdījis, kā piemēram mākslīgais intelekts, kas iejaucas šajā te komunikācijā, tas, protams, ietekmēs arī demokrātiju. Te ir tāda ļoti cieša sasaiste, un mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem par to. Bet kā to risināt, kā mēs vienmēr sakām, ir jābūt soli priekšā. Ir jāzina, ko sagaidīt. Un tas ir, tās atkal ir jautājums par izglītību, par mācīšanu. Es nezinu viens citu labāku risinājumu. Daži riski tiešām pastāv. Tā kā mēs redzam, ka digitalizācija pati par sevi jau rada izaicinājums, arī demokrātiju ietekmē, bet šķiet, ka, lai šo efektivitātes uzlabojumu panākt, tad digitalizācija ir tā kā vienīgais risinājums. Digitālā telpa no Kenijas perspektīvas. Džeki, Kenija ir slavena ar strauji attīstošu IKT sektoru Nairobi un ārpus. Kā starptautiskie partneri vislabāk var šos te pašmāju risinājumus palīdzēt attīstīt un risināt problēmas, kas ir biznesiem uz vietas? Jā, Kenija tiešām ir ārkārtīgi tāda aktīva, pieņemot digitālās tehnoloģijas, runājot par izaicinājumiem. Ik viens, kas vēlas atbalstīt partnerus, kas vēlas atbalstīt Keniju, šeit galvenais ir vairot kapacitāti un apzinātību. Mums šeit ir runa par vairāk nekā 50 miljoniem cilvēku un 75% no viņiem būtu gatavi izmantot tehnoloģijas, ja viņiem būtu piekļuvi šīm tehnoloģijām. Šobrīd mums Elon ienāk tirgu ar Starlink, un nodoms ir tā kā Kenijas attālākos reģionus aprīkot ar internetu. Kenijā ir tā, ka varbūt reģions nemaz nav attāls, bet interneta tur nav, un tā kā domāju, ka būs lielāks pārklājums, tad tas arī palīdzēs sniegt to atbalstu, vienkārši lai nodrošinātu, ka ik viens var gūt labumu no tehnoloģijām. Tā kā mums galvenokārt tas ir par kapacitātes veidošanu un piekļuvi internetam, kas tā kā visiem ir pieejams, lai varētu izmantot tehnoloģijas un pilnībā izmantot, ko tas sniedz. Raugoties uz visiem šiem te kopējiem izaicinājumiem, projektiem, kas tiek īstenot, mēs runājam arī par riskiem demokrātijai, risku mūsu veselajam saprātam no vienas perspektīvas un, protams, arī mūsu uzticēšanos, privātumu un tā tālāk. Bet no praktiskā viedokļa raugoties, mūsu vidū zālē ir daudz praktiķu, tāda arī, kas klausās tiešsaistē. Jūsuprāt, Alise, īstenojot šos projektus, kas ir tie galvenie izaicinājumi? Sākot šos projektus, tad mēs dzirdējām lietas, kas ir nepieciešamas, riskus, bet kas ir tās praktiskās lietas, ko kāds, kas tagad šo te visu klausās un domā, ka mums būs vēl viens grādu priekšlikums digitalizācijai, labprāt piedalītos un gribētu tur piedalīties, vai arī, ja es zinu, tur cilvēks pasaulē, ar kuriem gribētu sadarboties. Kas tad ir tie galvenie izaicinājumi un riski, kas būtu jāapzinās cilvēkam, kas šādi domā? Jā, man liekas, ka mēs jau runājām par praktiskajām lietām. Pirmkārt, atrodiet labu partneri, kas saprot, ko jūs darat, saprot savu valsti, saprot mērķa auditoriju, jo mums partneri tiešām ir paši galvenie. Ir ļoti svarīgi atrast līdzīgi domājošos. Jo tāpēc, ka ir dažādas atšķirības, varam kultūras atšķirības, arī darba kultūras atšķirības, kas ir jāņem vērā. Daudz citu aspekti. Vēl viena praktiska lieta, kas ir jāņem vērā.
Tāds lielisks jautājums patiesībā. Nu, jādomā uz priekšu. Budžeta sadaļa ir diezgan svarīga, ņemot vērā, ka izmaksas vienmēr ir nedaudz augstākas. Lūdzu, esiet elastīgi, jo daudzas lietas notiek, un jums ir jāpielāgojas nemitīgi. Arī ņemiet vērā, ka tehnoloģiju pieejamību tajā valstī, kurā veidosiet projekti, un pazīstiet savu mērķa auditoriju. Tas ir ļoti svarīgi. Jums ir jāsaprot, kam jūs veidojat šo iespēju. Jā, es pievienošu savu komentāru tam, ko Alis teica. Starlink šobrīd dodas uz Keniju, un pie mums jau ir arī cita liela telekomunikācija kompānija, un saprotiet, viņiem tas nozīmē karu. Tā kā ienākot, apzinieties to, ka jūs ienākat, lai paņemtu tirgus daļu, līdz ar to būs pretestība, un būs šie lielie spēlētāji. Varat pat izmantot, viņi pat var izmantot influencerus, lai bruktu jums virsū caur sociālajiem mēdījiem. Bija ļoti interesanti iepriekšējos pāris gados, mēnešos, kad Starlink vienkārši iepazīstināja ar savu opciju. Un Safaricom, kas pie mums jau darbojas, burtiski cīnījās pret to. Bija online tiešsaistē ļoti daudz cīņu, un tagad Safaricom cenšas uzlabot ātrumu un tā tālāk. Bet Starlink jau ir ienācis. Tā kā jūs ienāksiet tirgu, jums jāgatavojas karam, reālam karam. Klusais karš, bet briesmīgs karš. Jā, pretošanās aspekts jāņem vērā. Jā, mēs esam ļoti tuvu karam. Vēl kādi praktiski padomi kādam, kurš raugās tālumā un vēlas kaut ko uzsākt. Varbūt no Tildes puses vai RTU puses kāds komentārs. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu nodefinēt to problēmu, ko identificējam, vai izaicinājumu, ko vēlamies risināt ar šo tehnoloģiju pielietojumu. Protams, attiecīgās mācības, kas nepieciešamas, problēmas definēšana. Es vienmēr ierosinu, sāciet ar mazumiņu, varbūt ierobežojiet apjomu, ierobežojiet mērķa auditoriju, izmēģiniet, un ja tas darbojas, tad jūs vienmēr varat paplašināt savu darbību. Bet, visbeidzot, kas varbūt nav mazāk svarīgi, arī pārvaldiet savas gaidas. Runājot par tehnoloģijām, tad īpaši nesen mēs esam pieredzējuši tiešām ģeneratīvo mākslīgo intelektu, dažādas valodu moduļus, un kamēr tas tiek izmantots personīgam atbalstam vai kā tāds personiskais asistents, tad viss tur tā labi darbojas, bet tad, kad jūs cenšaties šīs tehnoloģijas izmantot biznesa vidē un saņemt kaut kādus taustāmus, saprātīgus rezultātus, tad izrādās lielākajā daļā gadījumu, daudzos gadījumos šie uzņēmumi izgāžas. Un tas tiešām ir par to, kā pārvaldīt savas gaidas. Man patīk tas, ko Kaspars saka par to, ka jāsāk ar mazumiņu un vienkārši jāapgūst tirgus, kurā jūs ieiet. Jo dažkārt valdības mainās, kā piemēram Kenijā mums bija pārēj no vienas valdības uz otru, un nākamā valdība vienkārši uzsprāg nodokļu sistēmu. Tā kā, ja jūs esat ienākuši kā jaunpienācējs un vienu dienu tie nodokļi, kas ir kas jums jāmaksā, un licences, tas viss mainās, un ja jūs esat ieguldījuši lielas investīcijas, vēlties tagad doties prom no tirgus, tad pēkšņi tas kļūst ļoti sarežģīti. Saprotiet tirgu, iepazīstieties ar tirgu, iepazīstieties ar situāciju tur uz vietas pirms jūs uzsākat tādu lielu mērogu biznesu. Ja tīpaši, ja runa ir par jaunu tirgu, par kuru jūs neko daudz nezināt. Un
izziniet arī valdību. Jums ir jāsadarbojas ar valdību un jāņem vērā arī šīs valsts likumdošana, tīpaši attiecībā uz tiem, kuri vēlas darboties Āfrikā, piemēram, Kenijā. Jā, varbūt pārējot pie viena no pēdējiem jautājumiem. Nu, protams, ik viens no jums var uzdot vēl jautājumu, ja jūs vēlaties uzdot, tad pats liet vienkārši roku, bet viena no pēdējām lietām, ko es no savas puses gribēju uzdot, par digitalizāciju. Mums patīk sevi pozicionēt kā tādu digitālu valsti, un tā ir tāda joma, kur Latvija padziļināti pēta, bet ja mēs paraugamies uz Latvijas lomu globāli, iepriekšējās paneļa diskusijās mēs runājām par to, vai vajadzētu attīstības sadarbībā fokusēties uz kaut kādu nišu, vai mums ir jābūt vispārīgiem, bet ja mēs runājam par digitalizāciju, tad tas ir tāds kā lietasarga jēdziens, mēs jau redzējām šīs dažādās pieejas. Ja raugāmies uz Latvijas nākamajiem 25 gadiem attīstības sadarbībā, kas varētu būt tās izmaksu efektīvās pieejas, ko Latvija varētu izmantot, lai digitalizācijā gūtu šo te konkurences priekšrocību, kā mēs varam visefektīvāk darboties, kas ir tās konkrētās jomas. Esmu pārliecināts, ka varbūt mēs neizlemsim, vai Latvijai būtu rīkoties un kur varētu specializēties, jo tirgus mūsu vietā to izdarīs. Protams, tas, ko mēs varētu darīt, mums ir jāpēta nišas, kurās mēs varam atrast savu, tā teikt, spēcīgāko ietekmes sfēru. Un es gribētu, lai mēs tā kā, pastītos uz šo jautājumu tā kā no malas. Mēs kā akadēmiskā iestāde redzam, ka ir dažādi veidi, kā radīt uzņēmēju darbību. Viens ir tāds, ka jūs atrodaties vairāk lietotāju pusē, piemēram, izmantojat tas jau attīstītās tehnoloģijas, un otra puse ir atrast nišu un koncentrēties uz jaunu risinājumu attīstīšanu, un tad kāds varbūt pārņems, biznesa tā kā pārņems šo nišu un tā kā paplašināsies. Es domāju, ka mums ir jāatrod mūsu spēcīgā niša jaunu tehnoloģiju attīstībā, un es pavisam noteikti redzu, ka Latvijā ir potenciāls no pētniecības institūciju viedokļa divās jomās, pie kurām mēs jau strādājam un sadarbojamies ar citām institūcijām. Viens ir, piemēram, telekomunikācijas, un otrs ir datu pārēja. Latvija datu pārējā ir uzstādījusi pasaules rekordu, runājot par digitālajiem datu ceļojumiem. Tā kā no vienas puses jāapzinās risks, no vienas puses mums ir jāstrādā ar tām tehnoloģijām, kas mums ir pieejamas, bet tajā pašā laikā ir jāatrod niša. Ja es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi investoriem. Tad, kad investori ierodas valstī, viņi vienmēr meklē kaut kādu konkrētu nišu, un mums ir jāspēj piedāvāt šīs nišas. Un es domāju, ka, kā es jau pieminēju iepriekš, ir 2-3 jomas, kurās mēs esam ļoti spēcīgi, un mums ir jāturpina sniegt padziļināti. Tā kā to, vai jūs atklāsiet noslēpumu, kuras ir tās nišas, kā es jau pieminēju, tad kvantu komunikācija kopumā, fotonika, kā nākotne, pusvadītāji, veiksim, mikroshēmu kopumā, ne tikai pusvadītāji jomā, tad attiecībā uz digitālajām tehnoloģijām tur ir tā nākotne, jo visdrīzāk būs arī prasība vairāk datiem, vairāk enerģiju taupošiem serveriem. Fotonika ir viena no tām jomām, kur ir kur ir ātrums un kur ir drošība un arī mazāks energopatēriņš un mazāks CO2 emisijas. Es gribētu teikt, ka trešais valodu tehnoloģijas arī ir svarīgi. Es domāju, ka mēs esam ļoti labā pozīcijā šajā ziņā, un es varu arī sacīt, ka mēs esam Tildē ļoti lepni par to, ka Eiropas komisija mūs ir izraudzījusies kā reģionālā
valodu modeļu attīstītāji. Es domāju, ka valodu moduļi tiešām ir uz palikšanu. Šis ģeneratīvā multifunkcionālā mākslīgā intelekta tehnoloģija turpinās attīstīties. Mēs arī veicam pētījumus par to, kā pievienot šiem moduļiem dažādus datus, piemēram, sensoru datus, kas tā kā būs pavērs jaunas funkcionalitātes, un es domāju, ka šī mūsu gūtā pieredze, attīstot šādus moduļus, un arī tas, kā tas darbojas. Jums ir šis te pamata moduls, un kāpēc mēs attīstam šos reģionālos un nacionālos moduļus, ir tāds, ka lielākā daļa lielo moduļu, kas šobrīd ir pieejami, ir attīstīti lielākoties izmantojot angļu valodā datus. Tātad datus, kas ir, varbūt ne tikai angļu valodā, bet, teiksim, angļu valoda ir pārsvarā tur. Un līdz ar to ģeneratīvie rezultāti parasti nav tik labas kvalitātes attiecībā uz tām valodām, kurās runā mazāk cilvēku. Un līdz ar to tehnoloģiju pielietošanu vai tehnoloģiju atrašanu un attīstīšanu mazākām valodu kopienām ar cerams labiem rezultātiem, to var multiplicēt un attiecināt arī uz citām valstīm, jo šie modeļi ir tikai tāds pirmais solis, un nākamais ir izstrādāt funkcionalitātes, balstoties uz šiem pamatmoduļiem, piemēram, radīt tekstu, vai radīt video, vai audio, vai kaut kā cita tipa datus. Un tad trešais solis ir izstrādāt produktus un pakalpojumus, balstoties uz šiem funkcionālajiem moduļiem. Es domāju, ka mēs esam pietiekami mazi, lai to izdarītu pietiekami ātri. Un ne tikai, lai attīstītu šo pamatu, bet lai to novest arī līdz produktu līmenim un iztestēt šo produktu, jo mēs esam mums ir diezgan labi panākumi dažādu tehnoloģiju pielāgošanā. Tā kā, tās ir tās durvis Latvijai un Baltijas valstu uzņēmumiem, lai tās varētu iekarot tā kā citas valstis un replicēt šo pieredzi vai, teiksim, sniegt jau gatavus pakalpojumus un produktus. Alise, no jūsu perspektīvas, 5 gadi jaunu uzņēmumu jomā, kas tad ir tās pieejas, izmaksas efektīvās pieejas? Paldies! Es gribēju tikai paspērt solīt uz apakaļ no jaunu uzņēmumu ekosistēmas perspektīvas un uzaicināt vairāk investēt cilvēku kapitālā un talantos. Mums ir ārkārtīgi daudz talantīgu cilvēku, bet, diemžēl, viņi pārceļas uz citām valstīm īstenot savus projektus. Es domāju, mums vajadzētu vairāk padomāt par to, kā mēs varam izglītot un apmācīt un iedvesmot un uzaicināt cilvēkus pievienoties Techforce. Un tad vēl inovācija un uzņēmēja darbības. Mēs esam problēma risinātāji, mēs esam ļoti iedvesmoti. Mums patīk risināt problēmas, un tas palīdz jaunu uzņēmumu ekosistēmā. Es domāju, ka mūsu mērķis būtu iedvesmot, kļūt no lietotājiem par radītājiem un tehnoloģiju veidotājiem. Jaunu uzņēmumu ekosistēmā mums pietrūkst atbalsta sākuma stadijā, mums ir ārkārtīgi daudz ideju, bet bieži vien tas viss beidzas pie jautājuma par naudu. Un tāpēc mēs arī strādājam ar sievietēm dibinātājām. Džekija jau sākumā stāstīja, ka sievietēm ir grūti un šajā ziņā tikai 4% no investīcijām šajā ziņā aiziet pie sieviešu dibinātiem uzņēmumiem. Ja mēs varētu tādu ekosistēmu vai telpu radīt, lai vairāk atbalstītu vairāk cilvēkus, lai viņi varētu kļūt par uzņēmējiem un viņu šajā virzienā pabīdīt, tad, manuprāt, mēs varētu tiešām veiksmīgus rezultātus panākt. Džeki, parasti latviešiem ļoti patīk uzzināt, ko tad ārzemnieki par mums domā. Mēs to visu laiku jautājam. Kas mums būtu jādara šajā jomā? Pavisam īsi. Kādi varētu būt tie darbi, kas Latvijai būtu jāpaveic, lai kļūtu redzamākiem un varbūt lielāku ietekmi iegūt digitalizācijas jomā? Pirmkārt, varbūt Kenijā varētu Latvijas vēstniecību izveidot. Iepriekšējā reize, kad es biju Latvijā,
Es nesen biju ASV Merilendā, tā ir ļoti tuvu Vašingtonai, un tas bija ļoti jauki aizbraukt uz Vašingtonu, aiziet uz Latvijas vēstniecību un dabūt vīzu, lai atbrauktu uz Latviju. Bet Kenijā tas nav vienkārši. Un es tiešām, vienmēr ir vieglāk ar valsti kontakts risināt patiešo. Un šāda redzamība, es domāju, arī palīdzētu. Tādā veidā mēs varam tiešām panākt to, ka būtu kaut kāda vieta, kur varam uzdot jautājumus. Ja man ir kaut kāda tehnoloģija, es gribu dabūt kaut kādu risinājumu, un kā Kaspars teica, tas cilvēciskais pieskāriens arī būtisks. Āfrikā mēs gribam gūt apstiprinājumu, ka tā lieta ir reāli eksistējoša. Āfrikā, Kenijā, būtu svarīgi zināt, ka ir tāda Latvija, tad redzamība būtu ļoti svarīga. Es domāju, ka tad arī viss notiks. Un vēl Latvijā mums ir daudz studentu no Kenijas. Daži no mums šeit arī strādā no Kenijas. Tā kā es domāju, ka šis ceļojums jau ir sācies. Tas viss ir atkarīgs no labas partnerības un kā to nodibināt. Labi, liels paldies par labajām partnerībām. Es domāju, ka mēs tiešām novēlam, lai nākamajos 25 gados tas attīstītos uz priekšu. Liels paldies par šo paneļu diskusiju. Aplausi mūsu paneļu diskusijas dalībniekiem. Liels paldies! Paldies! Thank you. Adios. Jā. Yeah. So all panel Visi paneļa diskusijas dalībnieki saņem, kā jau pamanījāt šodien, viņi visi saņem mazus suvenīrus, ko ir izveidojis sociālais uzņēmums, kas algo cilvēkus ar invaliditāti. Tātad viņi saņem īpašu dāvanu. Esam gandrīz nonākuši pie pasākuma beigām. Centīšos veikt kopsavilkumu. Pēc tam izteiksim pateicības mūsu partneriem. Ir ļoti grūti veikt kopsavilkumu tik garai dienai. Dzirdējām tik daudz perspektīvas par pagātni, par nākotni, bet es centīšos. Ja skatāmies uz globālo situāciju, tika pieminēts tas, ka mēs dzīvojam laikā, kad notiek vairākas krīzes. Notiek vienlaicīgi vairāki procesi globālā mērogā. Bet mums būtu jāņem vērā arī tas, ka šīs problēmas, ko radījusi mūsu paudze, manuprāt, mums uz to jāraugās no šīs perspektīvas. Kaut arī šai konferencei mērķis bija atskatīties pagātnē, mēs arī skatījāmies uz priekšu nākotnē. 3 galvenie punkti. Tātad par ietvaru. Mēs nerunājām pārāk daudz par ilgtspējīgajiem attīstības mērķiem un daudziem citiem aspektiem, bet mēs darbojamies starptautiskā mērogā. Kā teica Pildegoviča kungs, mums ir jābūt dzirdamākiem un redzamākiem globālā mērogā. Protams, pirms tam mums ir jāsaprot, kas tie mēs esam. Te ļoti vērtīgs komentārs tika teikts vienā no paneļa diskusijām, ka mēs esam Baltijas valstis. Mums jādarbojas vairāk Baltijas valstu līmenī. Es vēlētos vēl paplašināt šo ideju, ka mums vairāk jādarbojas kopā ar mūsu partneriem, piemēram, Moldovu, tāpat arī mūsu kolēģiem Ukrainā, Uzbekistānā, Kenijā. Mēs varam būt arī citu balsis, ne tikai pārstāvēt savējo. Lai to izdarītu, kā teica Sāra Straka, mums ir nepieciešams atjaunot uzticību daudzpusējās sistēmās. Mēs redzam, ka uzticība strauji zūd mūsdienās. Turpmākajos 8 mēnešos mums ir
mēs sagatavojamies ANO drošības padomas vēlēšanām, un arī tur būs redzams, cik ļoti mēs uzticamies daudzpusējām sistēmām. Daudzi runātāji pieminēja arī mainošās ekonomikas sistēmas, tāpat arī ministra ievadrunā Baiba Braža minēja, ka mums ir jāmaina šīs ekonomiskās sistēmas. Es vēl piebilstu, ka ir nepieciešams arī domāt par infrastruktūras attīstību. Tāpat mums sev jāuzdod jautājums, kāpēc? Kāpēc mēs domājam par attīstības sadarbību? Daudz runātāji teica, ka mums jāveic vairāki novērtējumi, jāmēģina saprast esošā situācija. Uzņēmējiem tika jautāts, kāpēc viņi darbojas attīstības sadarbībā. Es domāju, ka nākotnē mums jāpievērš uzmanība arī tam. Dzirdējām no vairākām runām arī to, ka pieaug pieprasījums pēc mūsu partnerībām. Protams, ka tā skaitā arī Ukrainā. Tas nozīmē to, ka arvien vairāk ieinteresēto pušu iesaistās attīstības sadarbībā. Un tieši ieinteresēto pušu paneļa diskusijā mums pietrūka laika, jo tur rosījās visaktīvākās diskusijas. Vēl viena lieta, ko varam atcerēties pēc šīs konferences, ir tas, ka mēs varam rādīt piemēru. Es domāju, ka tur mēs visi piekrītam. Mēs varam būt tie, kas rāda savu piemēru, atver durvis pārējiem, pārnes biznesa kultūru un stiprina demokrātiju. Tikko dzirdējām paneļa diskusiju par digitālajiem rīkiem. Mēs ļoti lepojamies ar digitālajiem risinājumiem, bet patiesībā demokrātijas spēks samazinās, tāpēc vajadzētu darīt tā, lai tehnoloģijas un digitālajie rīki palīdz to stiprināt. Tika minēts arī tas, ka mēs, kā attīstības sadarbība, cīnāmies ar galvenajām problēmām. Tās ir aktuāls visā pasaulē, un tāpēc jāstrādā ar dažādiem rīkiem un instrumentiem. No publikas tika uzdot jautājumu, kāds ir labs īpatsvars, kāda ir tā perfektā recepte, bet skaidrs ir viens, ka tādas nav. Ir projekti, kur, piemēram, pierādīts svarīgs iespējas uz pārvaldību. Tas tika minēts arī ekspertu līmenī, ka tiek veidot ekspertu datubāzi, kā to apstiprināja ministras kundze. Tika minēts arī pašvaldību savienības teiktajā, ka tiek investēts vietējās iniciatīvās. Redzējām Uzbekistānas piemēru. Tur tika teikts, ka vietējo investīciju NVO ir izstrādāta sava politika. Es sadzirdēju no daudziem mūsu partneriem, kas šodien uzstājās, prezentē savus stāstus. Tas ir tas, ka mums ir nepieciešams vairāk ieguldīt cilvēkos. Saprotams, ir vajadzīga infrastruktūra, ne tikai cilvēki, bet, kā minēja mūsu kolēģi no Ukrainas, mums ir nepieciešams ieguldīt cilvēkos, un vēlāk cilvēki atjaunos savu valsti. Šeit varētu arī pieminēt to, ko minēja kāds no dalībniekiem, ka tas var būt pareizais risinājums, ko mēs varētu piemērot šajā sakarā. Kad klausījos pēdējo paneļa diskusiju, es domāju, ka šis pietiekami labi savelk visu kopā, ir tas, ka nav tikai viens vai otrs risinājums, bet savienot vairākus iespējamos risinājumus, kas ir mums pieejami, un darīt to globālā līmenī. Pēdējais punkts, ko vēlētos minēt, ir tas, ka daudz nerunājam par interesēto pušu sadarbību. Mēs to vairāk apskatījām sadarbību starp dažādiem sektoriem.
No vairākiem piemēriem dzirdējām to, ka mēs sadarbojamies ar saviem partneriem. Tika minēts, ka draugs, kuram vajag palīdzību, ir īsts draugs. Tas nozīmē to, ka patiesībā mēs veidojam vairāk interesēto pušu sadarbības. Runājot par nākotni, protams, mums jābūt efektīvākiem, jādomā vairāk par datu uzglabāšanu. Tehnoloģijas mums palīdzēs to veikt, bet dzirdēju jautājumu no centra Marta. Pieaug vardarbība, mēs redzam vardarbību virtuālajā vidē. Es domāju, ka runa ne tikai ir par tehnoloģijām, bet arī par vērtībām. Un tas ir tas, ko es paņemšu no šīs konferences. Es kā no NVO pārstāvu nevaru neminēt šajā sakarā vērtības. Mēs varam veikt projektus, mērīt ietekmi, saskaitīt visu skaitļos un statistikās, bet mēs reizēm piemirstam, kas ir vērtības. Patiesībā mēs to darām cilvēku labā. Mēs aizstāvam cilvēku tiesības un iestājamies par tām. Tāpat to arī minēja ministres kundze Baiba Braža konferences sākumā. Liels paldies visiem, kuri uzstājās. Šī konference ir organizēta kopā ar ārlietu ministriju. Tāpat arī mēs daudz iemācījāmies no šī procesa, kā varam to uzlūkot no dažādiem skatu punktiem. Šobrīd došu vārdu mūsu partneriem. Paldies! Liels paldies, Inese! Liels paldies par lielisko kopsavilkumu! Ar šo es vēlētos teikt, ka mūsu konference tik tiešām ir nonākusi pie beigām. Pirms mēs atvadāmies no jums, es vēlos pateikties visiem, kuri ir šeit klātienē, un tāpat, kuriem nācās mērot tālu ceļu, lai šeit ierastos. Vēlos pateikties tiem, kuri piedalījās paneļa diskusijā, tiem, kuri uzdeva jautājumus, kuri izteica savus komentārus, kuri atbildēja uz jautājumiem. Vēlos pateikties publikai, paldies, ka iesaistījāties. Vēlos pateikties arī tiem, kuri klausījās un skatījās tiešsaistē. Protams, es nevarētu nepateikties Latvijas pašvaldības savienībai un Inesei par to, ka viņa organizēja šo konferenci. Tad tā visticamāk nebūtu izdevusies tik lieliski, un tāpat nevaru aizmirst apsveikt 25. gada dienu. Un es esmu pārliecināta, ka mūsu sadarbība būs tikpat veiksmīga kā iepriekš. Ar to es vēlos pateikties. Liels jums visiem paldies! Es ceru, ka mēs jūs atkal satiksim, redzēsim pēc 5 gadiem, vēl pēc 10 gadiem, kad mums būs iespēja atskatīties vēl tālākā pagātnē un runāt par vēl plašākiem aspektiem par to, ko esam sasnieguši un to, kas vēl gaidāms nākotnē. Liels paldies!